cienījamā publika, žūrija. Tad man jau pateica, no kurienes esmu, no Rīgas Universitātes, Būvniecības fakultātes, pirmā kursa doktorants Oskars Lauva. Tēma, jā, jums noteikti būs droši sarežģīta, bet tad es vēlāk salīdzināšu to ar to, kas notika nesen, nedēļa apakaļ, piemēram, visi plūdi, kas notika Latvijā, nu tad tas arī būtu tas, kas būtu mans pētīšanas lauciņš. Plūdi, to ietekmi uz būvēm, kas nonāk plūdu ceļā. Tātad ejam uz priekšu. Šis tāds ir mans maģistra darbs, aizstāvējās uz lieliski, tā kā tas tāds ir cits, bet mērķis tātad bija izpētīt, kā var mainīt plūsmas spēku, novirzīt to no būves, lai mazinātu šo te riska faktoru, ka būve sabruks uz zem plūsmas spēku. Papētīsim nedaudz šo te plūsmas lauku, tātad plūsmas spēks lielāks ir tieši šī te ūdens virspus augšpusē, jo apakšā viņš mazāks dēļ bezes spēkiem, ko rada gulti. Un tad tālāk pasīsimies uz šo vietu, tad lielākais spiediens uz konstrukciju radīsies tieši augšpusē, nu tāpat, piemēram, šis stēns, un es viņam tad uzgāzušos virsū, un ar kuru vietu es pirmais atstīšos, tā būs galva, un tad, respektīvi, šajā vietā arī būs vislielākā slodze. Un tā kā šis spēks atdurās pret augšpusi, tad veidojās šīs te tāds lejupējošs spēks, un diezgan sarežģīts virpulis, tā kā uz leju un arī uz sāniem, jo tas spēks tomēr mēģina kaut kur apiet to konstrukciju. Nedaudz jāpaskaidro arī par tādu lietu, ka katrai lietai šai pasaulē ir kaut kāda kritiskā robeža, kā rezultātā šī te lieta, grunts, konstrukcija tiek iznīcināta vai pabīdīta priekš. Pieņemsim šis galds, man vajadzēja apmēram 50 newtons, lai pabīdītu uz priekšu. Respektīvi, ir grunts daļiņas, un viņām ir attiecībā pēc blīmuma, ir konkrēts skaitlis, pēc kura pārsniedzot šo kritisko robežu, šīs te grunts daļiņas tiek aizskalotas projām. Un tad viss dziļākais izskalojums veidosies pie konstrukcijas apstākļos, kad plūsma nenes daļiņas, bet plūsma skalo daļiņas pie konstrukcijas ārā. Vēlāk jūs to sapratīsiet, ko es tieši domāju ar to, tāpēc ejam tālāk. Eksperiments es veicu Milānas Tehniskās Universitātes hidrolikas laboratorijā savas prakses laikā. Un šādā te kanālā, diemžēl, varas iestādēm es nevarēju sabīdīt visas, kā saka, lietas, lai šo kanālu dabūtu jums šeit šurp, tāpēc būs nedaudz video ieskats tajā. Jūs redzēsiet, kā tas viss eksperiments notikās. Uz kanāla dibena, lūk, šajā te posmā, bija iestiprināts plāksnes, uz kurām bija uzlīmēts šīs te simulētās grunts daļiņas, lai radītu dabisko raupjumu kanālā. To plānāts izskatās šādi, kā skaists tabletīts, varbūt, ko mēs varētu izgatavot arī no kaņepiem. Tātad, ejot tālāk, šīs tātad ir īstās daļiņas, un tātad te jau mums ir rezultātu beigu, tātad eksperimentu beigu posms, kur bija siena, un pie pirms sienas ir radījusies šāda te bedra izskalota, un, protams, ap viņu visu arī ir attiecīgi izmēra bedra. Un tie ir tādi vienkārši ieskatām attēli skaistām dažādu krāstu tabletītēm, kas bija šīs te grunts daļiņas. Tātad eksperimentos tika izmantoti divas mērīšanas ierīces. Pirmā tā bija videokamera, ar kuru tika pētīts, uz kuru pusi šīs daļiņas kustās, veikti visādi vektoru aprēķini, sarežģītas lietas, kas jums tad neinteresē. Un otra lieta bija lāzera ierīce, kura noteica noteiktajā punktā dziļumu. Tātad, kāds ir izskalojuma dziļums šajā te punktā. Nu, tur tas lāzers tā kā spīd uz to grunti un pārvēršot šo signālu visādos algoritmos un tā tālāk tiek panākts izskalojuma dziļuma novērtējums tajā punktā. Tātad bija divi eksperimenti. Pirmajā eksperimentā bija vienkārši siena, kas tika paņemta parasta siena, nekādas aizsardzības netika uzlikts, un mērīts tika pie sienas stūra, respektīvi pie sienas pašas un uz sienas konstrukcijas stūrīša. Un otrs modelis, tātad eksperiments numur 2, bija siena ar aizsargu līdzekļiem, teiksim tā, tika izmantoti dzīsloti tādi tā kā, klucīši, lai samazinātu šo te plūsmas lejupējošo spēku un novirzītu viņu uz sāniem. Tālāk man vajadzēs asistents no jūsu puses, lūdzu uzklikšķiniet uz attēlu pa kreisi un tad arī pa labi sekojoši. Kā mēs redzam, šodien nokrišņu daudzums būs diezgan liels, tātad tas viss virzās no dienvidiem uz ziemeļa austrumiem. Bet patiesībā šeit tātad jūs redzat, kad plūsma nāk, atcitās pret sienu un tādā veidā viņi tā kā ekskavators smeļ laukā to visu daudzumu. Lūdzu, to attēlu uzklikšķinam. Šis ir jau pasargātais modelis, kā jūs redzat, izskalošana, protams, notiek, bet tā notiek daudz mazākos apmēros, tā kā siena ir pasargāta. Un tur
teiksim tā, šajā video nevarēs redzēt precīzi, bet šie dzīslotie gabaliņi ir šajā te posmiņā, pirms tās sienas. Un nākošais tātad attēls būs ir eksperimenta 2 stunda 18 minūte, kad procesi ir mazinājušies, bet tomēr var redzēt jau kāds notiek, lūdzu attēls no kreisi. Tātad mēs redzam, ka vēl joprojām notiek svārstības šīm te daļiņām. Kā jūs arī redzat, kad plūsma nenes daļiņas no augšteces, bet šo te spēku ietekmē vēl joprojām tiek izskalots kaut kāds daudzums ar šīm te grunts daļiņām. Un attēls pa labi. Skaisti saulaina diena, vēža nav. Nu, lieliski tad var redzēt, ka šis te ietekmes faktors jau ir diezgan liels eksperimenta beigu posmā un spēku samazinājums jau ir acīm redzams. To visu mēs varam lieliski redzēt grafikā. Tātad šī te punktotā līnija ir neaizsargātā siena. Var redzēt, ka te ir daudz dziļāks tas izskalojums. Un tātad izmantojot aizsargu metodi, tiek panāks tas, ka izskalojuma dziļums pie būves samazinās, bet, kā jūs redzat, tad šī izskalojuma bedre aiziet uz sāniem, jo spēku mēs nevaram iznīcināt, tas pāriet kaut kur citur. Līdz ar to rodās tas, ka mēs novirzam šo te dziļumu vairāk uz sāniem, bet būve tādā ziņā mazāk cieši no tā. Te var redzēt koncentrācijas grafikus. Tātad šos grafikus mēs ieguvām no kameras video, kas filmēja tātad šādas parādības, un var redzēt, ka ļoti augsta koncentrācija daļiņām, kas tiek aizskalotas, ir šajos apridos, un var redzēt galvenās līnijas, tātad, kas veidojās ir virzienā pa labi un garām šeit konstrukcijai, jo, kā es teicu, tad tas spēks, tā plūdlīnija nāk, atdurās pret konstrukciju un mēģina tikt viņai garām, respektīvi tāpēc tas viss tiek aizskalots pa labi uz priekšu, un attēlā pa labi ir šī te aizsargātā konstrukcija. Koncentrācija stipri mazāka, krāsa jau ir blāvāka, bet, protams, ka vēl joprojām tas viss arī notiek. Tas bija eksperimenta sākuma stadijā, kur var lieliski redzēt un salīdzināt, kā tad ir šī koncentrācija plūdlīnijām un aizskalojuma daudzumam. Šeit tas viss ir topogrāfika attēls. Diemžēl te ir diezgan liela tumsa un nevar redzēt, bet te būtu tāds diezgan liela bedre ar melnu pleķi. Un te viņa bija stipri mazāka, bet, jūs varat redzēt tātad arī, ka pati šī te bedre novirzīsies aiz konstrukcijas, un šeit viņa praktiesībā bija pašas konstrukcijas priekšā. Kāda ir mums slēdziens par šo te darbu? Tāds, ka izmantojot plūsmas vājināšanas metodu, mēs varam panākt to, ka mēs panākam konstrukcijas stabilitāti. Tāpēc es patiesībā šobrīd vēlētos jums parādīt tādu uzskatāmu līdzekli, kā mēs varam nodrošināt konstrukcijas stabilitāti kritiskos apstākļos. Vai kādu ir balons līdzi? Tā jau zināja. Labi, pastīsimies, kas mums ir līdzi. Nē, šoreiz tas nenoderēs. Lūk, tātad mums ir balons. Mums ir balons. Un tagad iesaistīšu jūsu publikas, teiksim, tā uzmanību. Meitenes, lūdzu, jūs tā. Džeki. Nu, tā mēģinām, lūdzu. Jūs redzēt, konstrukcija diezgan pasargāta, ne? No maniem pirkstiem. Un tagad konstrukcija nebūs pasargāta, un tas pats un daudz skaļāk. Nu, redzēt, kritiski apstākļi un konstrukcija sabruka. Tāpēc mēs varam redzēt arī, kad procentuāli pa 15% samazinās tiek risks pie sienas un 5% bija samazinājums pie šīs stūra. Bet, protams, eksperiments var veikt vēl dažādas un samazinājums var būt daudz lielāks, izmantojot dažādas citas tehnoloģijas. Tātad, paldies par uzmanību!